Azartspēles. Azartspēles beidzās, bet emocijas palika. Pat, ja tās bija sen, tās pašas emocijas turpina vadīt lēmumus par finansēm. Un ja šodien treidingā ar šīm pašām emocijām balansē starp eiforiju, bailēm un paniku, nav brīnums, kad finansiālo rezultātu nav. Problēma nav tirgus, nauda vai birža. Problēma ir emocijas. Dmitrijs izlēma ieguldīt savās emocijās, un viņš saņēma un turpina saņemt finansiālās izmaksas. Dmitrijs bija tas, kas izlēma investēt savās emocijās un guva finansiālos rezultātus. Bet tu vari būt nākamais, kurš investē savās emocijās, lai gūtu finansiālos rezultātus.